Šis vārds ir smags manā garā, tas ir kādam. Dievs man izgaismo trauksmes. Iekšēji jūtu vairākas dienas trauksmi. Lūkas 12:34. Jo kur jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Lietas nekustās tā, kā tev to vajadzētu. Varbūt esi apmierināta vietā, kurā atrodies. Es tev saku, lai nejūties ērti. Tu neesi redzējusi Dieva roku kustībā noteiktās sfērās savā dzīvē un nonāci šajā vietā. Iespējams, tev Dievs teica, kas svētīs tevi ar jaunu māju, un tu darīji, ko Dievs tev teica darīt. Tu sakravāji savas somas, gāji cauri procesam ar pārvākšanos. Ejot laikam, tu kādas lietas sāc ņemt ārā, jo neredzi kustību. Bet ja neredzi kustību, nenozīmē, ka tev jāpārstāj būt gatavai doties. Dievs tev nosaka noteiktas lietas, lai sagatavojies nākamajai kustībai, un kad Dievs sūta trauksmi, lai vari doties, jo nebūs laika gatavoties. Dievs var stumt tevi ārā no vietas, katapultēt tevi. Tas izskatīsies kā atvilkšana, un tad būs vilksme, stumšana. Sagatavojies iziešanai tagad, lai nav pēc tam jāsagatavojās. Lietas varbūt notiek lēni, bet lietas pēc tam notiks ātri. Nākamajā sezonā vai stundā. Kādiem no jums ir šajās nedēļas brīvdienās? Tas ir tik tuvu, ka tas var būt rīt, nākamēnes, tāpēc gatavojies tagad laicīgi. Dievs man deva ciparus 4-4-2-2. Tas nozīmē bēgšana, atbrīvot, glābt. Tev būs jāizbēg. 1. Mūzes 19. nodaļā ir stāstīts par Sodomu un Gomoru, kur Dieva uguns. Tiklīdz tu iziesi, Dievs grib, lai tu zini. Tad, kad tu atstāsi šo vietu un dosies uz citu, Dievs grib, lai tu vairs neatskaties uz šo vietu, no kuras iziesi. Tu šajā vietā jūties bezrūpīgi, un Dievs liek doties prom. Tu paliki aiz bailēm, aiz komforta, un tagad Dievs tevi piespiež iziet. Dievs ne tikai piespiež tevi iziet ārā, bet iznīcina visu, lai tev nav nekā pie kā atgriezties, jo Dievs grib, lai piedzīvo jauno. Piedzīvo pilnību, kas Dievam ir priekš tevis. Nejūties ērti. Tu varbūt tiec izstumta no vecāku mājas, no vīra mājas, kas ir viltus vīrs. Ja Dievs tev liek sagatavoties un salikt mantas, tev tas ir jādara, lai arī cik ilgi gaidi Dieva kustību, esi gatava. Svarīgāko saliec somās, jo būs piespiesta iziešana. Tu jutīsi, ka viss tavā priekšā aizveras, un tas nozīmē, ka laiks doties. Tici un paklausi un aizej, tev nebūs izvēles. Lai arī kam šī ziņa, ja Dievs sauc tevi uz noteiktu vietu, ja viņš izgaismo tavu apsolīto zemi, un tu vēl tur neesi bijusi, gatavojies, sakrāmē somas, esi pozīcijā un esi gatava doties prom. Kādi no jums esat dažas dienas līdz piespiedu iziešanai? Sākumā var būt biedējoši. Tici, būs miers, Dievs tevi tur. Tu neizgādzīsies. Dievs zina, kādi plāni viņam priekš tevis. Uzticies viņam. Viss, ko Dievs dara, paceļ tevi. Šī ir paaugstināšana. Apsveicu, nebaidies. Tici, paklausi, esi gatava. Paklausi.